Sveiki visiem! Kas tad ir tēta mīlestība? Kas ir vārds vispār mīlestība? Tagad viņi tik spēcīgi izsmērēti, viņi tik spēcīgi tagad izkropļot pasaulē. Es te paskatījos daudzas lietas tieši par šo mīlestības sapratni, par to, kā saprot cilvēku šo mīlestību. Ko viņi domā par šo mīlestību. Un tur ir galīgi viss materiāls palicis. Vispārībā kādreiz vēl bija romantika, kādreiz vēl bija kaut kas romantisks, kādreiz vēl bija kaut kas, kas vēl parādīja, ka tiešām ir mīlestība. Bet tagad tas vairs nav. Tagad viens materiālisms. Vai tev ir, ko tu man vari iedot? Un viens augstāks par otru. Un nevar saprast. Vispārībā tagad ir viss tik robotizēts. Viss ir uz šī AI, mākslīgais intelekts. Un viss šīs lietas, viņas tik tālu ir aizgājušas, ka izdzēš romantiku, izdzēš šo sapratni par dzīvām lietām, par to, ka mēs esam dzīvi cilvēki, ka mēs neesam roboti, mēs neesam šis mākslīgais intelekts, ka mums ir dvēsele, ka mums ir gars, ka mums ir miesa, kas arī prasa attiecības, prasa sapratni, prasa visas šīs lietas. Un es esmu to ievērojis, ka mīlestība, viņa prasa tomēr no tevis kaut kādas rīcības, nevis egoistiskas rīcības, nevis egoisms, ko tu man. Bet mīlestība nemeklē savu. Ļoti skaisti rakstīts 1. korintiešiem 13. nodaļā par to visu, kas ir mīlestība. Mīlestība ir pazemīga, mīlestība ir maiga, mīlestība ir pretīm nākoša, mīlestība ir ziedojošās. Viņa dod, nevis ņem. Es jau runāju iepriekšējos video par to, bet es gribu vēl par to runāt, tieši par mīlestības ziedošanos. Mīlestība viņa dod, viņa neņem, viņa dod. Un ja nav šīs došanas, tad nav mīlestības. To nevar saukt par mīlestību, tas ir kaut kas pavisam cits. Tā ir ņemšana. Bet cilvēks, kurš ņem vienmēr, viņš neko nevar sasniegt. Viņš pieēdīsies un viņam sāks plūst pāri un viņam paliks slikti no tā. Bet es ievēros tie cilvēki, kas iet un dod, kas mīlestībā dzīvo un staigā, no viņiem plūst šis tēva mīlestības spēks, šīs saprat, cilvēki pie viņiem velkas. Paši nezin kāpēc, tāpēc, ka šī mīlestība ir iekšā, kas ir ziedojošos, kas ir dodoša. Un Jēzus jau nenāca uz zemi, ja viņš nemīlētu. Tēvs mīlēja pasauli, kā tieši ir rakstīts šis te vārds. Es īsti neatceros, kurā bija tas 6.13 laikam bija, kur ja Dievs tā mīlēja pasauli, kā atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. Tas viens saka par mīlestības spēku, mīlestības lielumu. Mīlestība nav kaut kas sīks un nepatīkams un nevajadzīgs, kā to ir uztaisījis tagad pasauli. Mūsu ienaidnieks vēlns, kas ir pasaulē, viņš dzēš ar dzēšanu ārā jaunatnē un cilvēkos, jaunās paaudzes cilvēkos šo mīlestības sapratni. Man ir tik žēl jaunatni tagad. Tiešām man ir ļoti žēl, ka viņa tik materiāli palikusi, ka viņa nezina, kas ir mīlestība. Viņa nesaprot, kas ir mīlestība. Un tāpēc es gribu iet vēl tuvāk tēvu tūmam. Jo es vecā gadu gājumus esmu redzējis, kad nebija interneta. Es dzīvoju bez interneta līdz 39 gadiem es nodzīvoju, es nezināju, kas ir internets vispārībā, ka tāds pastāv. Es pirmo reizi MP3 ieraudzīju Rīgā, Jelgavā. Man sāk stāstīt, es domāju, kas tas tāds ir. Es nezināju, pēc tam es sāku, kad atnācu uz pilsētu, es sāku visu to ieraudzīt. Un saprast, pirmo datoru ieraudzīt,
klēpdatoru. Un tādas lietas. Tagad vispār nevar iedomāties bez telefona, bez šiem gadžetiem, bez interneta dzīvi savu. Bet kādreiz mēs dzīvojam bez visu tā un bija daudz lielāka romantika. Daudz lielāka mīlestība. Tiešām bija šī mīlestība. Ja paskatās vecas filmas arī, tur vairāk ir šīs romantikas. Tur nav viss robotizēti. Tu man, es tev, un tā tālāk, un tā joprojām. Tāpēc mūsu tēva bērniem ir jārāda šī mīlestība. Un kā mēs to varam darīt? Mēs varam to darīt, dodot cilvēkiem, stāstot. Sevišķi tie, kas ir bijuši vecajos laikos dzīvojuši, kad nebija šie gadžeti. Mēs daudz vairāk saprotam šo te būtību, šo mīlestības sapratni, šo romantiku, viss, kas saistīts ar mīlestību, mēs to vairāk saprotam, lai varētu izstāstīt jaunatnē un pastāstīt viņiem, ka tiešām dzīve nav tikai telefons, ka bez tā ir ļoti daudz interesantu un foršu lietu. Bet es gribu lūgt katru no mums, it sevišķi, kas esam tēva bērni, viņa mīlošo sirdi, piepildīties ar šo mīlestību un atdot cilvēkiem, stāstot par Jēzu, stāstot par tēti, stāstot par Svēto garu un dodot šo mīlestību, parādot viņu, ka tēvs ir labs un vienmēr labs. Arī šī saprata par tēvu ir aizgājusi. Nav vairs šīs sapratas, tāpēc, ka nav šīs sapratas vispār, kas ir mīlestība. Tāpēc tas ir tik tālu aizgājis, ka tiešām mums ir vairāk jānāk tēva tūmā. Mums ir vairāk jāsaprot, ko un kā darīt. Mums ir vairāk jāsaprot un jālasa Bībeli, jālūdzas un jāprasa tēvam gudrību, kā mums nes šo mīlestību šai pasaulē. Jo bez mīlestības mēs nespējam nenieka. Tā raksta vārds, tā saka, pat pasaulē par to runā, ka bez mīlestības mēs nespējam nenieka. Bez mīlestības, kā tur bija, ēdiens nav garšīgs un tā tālāk. Bez mīlestība ir sāls, ar kuru var sālīt, un tas sāl tālāk. Tāpēc es novēlu katram no mums iepazīt tēva mīlestību un tuvoties viņam ar vien tuvāk un tuvāk, tāpēc, ka tas ir pats galvenais. Viss pārējais, kalpošanas, visas darīšanas, visi darbi, visas es darīšu Dievam, bet ja mūsos nav mīlestība, mēs esam skanoši zvārgos, kā ir teikts Bībelē, tas nenes nekādu labumu. Ja mēs klusībā piepildamies ar slēptajā istabā, piepildamies ar tēva mīlestību un nesam to, pat nerunājot, tas plūdīs no mums. Viņi teiks, man ir forši ar tevi, man tik labi ar tevi aprunāties un parunāt. Tikai tāpēc, ka tu esi piepildījies ar tēvu, un tas automātiski caur tevi liek plūst šai mīlestībai, jo tu iepazīsti tēvu kā mīlestību. Jo mēs pirmais, ko saņemam, kad pieņemam Jēzu, viņa mīlestību. Neko citu jau mēs nesaņemam, mēs saņemam šo milzīgo mīlestību, kuru mums kā pasaulīgiem cilvēkiem nebija. Mēs nezinājām, kas tas ir. Tā kā es novēlu mīlēt, iet slēptajā kambarī un piepildīties ar tēvu un nest šai pasaulē šo mīlestības evaņģēliju. Esat svētīti!